divi esam vēsturiski. Gūt vārtus un nākot uz maiņu, tā kā nevaram izslēgt šādu varbūt. Šobrīd Koviļs ielaužas soda laukumā. Joprojām Koviļs ar bumbu nedaudz tiek izspies sārā no soda laukuma. Centrējums vajadzīgs. Pašaus. Netrāpa pa bumbu. Osipovs ir iespēja RFS. Bumbu vārtu priekšā ir Mārtiņ Koveļs. 70. minūtē izvirza vadībā RFS pēc Alekseja Višķekova piespēles no laukuma malas. Te rupja kļūda Arčemam Osipovam. Teica, ka viņš labi uznāca uz maiņu. Bija aktīvs ar bumbu, bet šeit acīm redzami. Viņš vienkāršā situācijā pa bumbu netrāpa turnīrā, bet arī Spartaks te tālākā. Tālāka distance ir pārējām komandām un Spartakam tuvāk. Spartaks jau gandrīz var nodrošināt titulu. Tad atkal kādu spēli zaudē un dod iespējas konkurentiem. Tā kā šajā ziņā arī nav stabilitātes, bet šeit ir gūtie vieni vārti. Jā, viss kārtībā, gūtie vārti. 1-2, 86. minūte. Un kārtējs pierādījums tam, ka virslīga ir ļoti mainīga šogad. Jau norakstīju RFS, jau devu 3 punktus Liepājai Mogo. Liepājnieki tiešām arī kontrolēja cīņas gaitu un neizskatījās, ka kaut kas var mainīties.